Kārlis Sebris bija un ir leģenda. Dzīvāks par dzīvu, īstāks par īstu. Tā teicis Viktors Hausmanis. Atzīmējot aktieru jubileju, Līzuma kultūras namā tapusi fotogrāfiju izstāde Dzīves skatuves, kurā aktieris redzams dažādās lomās. Tuvojas Sebra 110. jubileja, un mēs nolēmām, ka šī dzimšanas diena nevar tā vienkārši aiziet. Tātad viņai ir jāatzīmē, jo tā ir gan Sebrim nozīmīga, gan mums, Līzumā. Sazinājāmies ar Nacionālo teātri. Viņi mums labprāt palīdzēja, palūdza mums, no kurām izrādēm mēs vēlamies fotogrāfijas. Mēs nosūtījām savu lūgumu, un viņi mums atsūtīja tad šos fotogrāfiju paraudziņus, un mēs savukārt atkal pēc tam izvēlējāmies, kādus tad mēs, kuras mums varētu derēt šai izstādē. Aktieris, kurš zināms daudziem, dzimis Sinolē, no 4 gadu vecuma dzīvojis Līzuma pagasta Jēricās. Kārlis Sebris ar lielu cieņu izturējies pret savas puses ļaudīm, teikdams, kad es izdzirdu savas dzimtās puses valodu, es katru tās runātāju vēlos samīļot. Tā jau grūti par Sebri ir ļoti daudz grūti runāt, tāpēc, ka it kā tā jau ir vēsture. Bet viņa manās atmiņās vēl ir dzīva, bet gribas, lai kaut kādā veidā pārdot to tālāk, lai tas saglabājas un arī pārējie. Labi, ka arī kino, jo kinofilmās arī Sebris ir spīdošs, un to var bērni uzzināt, filmas skatoties mēs varam, un tad es domāju, to mēs atkal tā kā varam kultūras darbā, vēsturnieki stāstīt, atcerēties, aizvest bērnus uz tām vietām, kur Sebris bija, runāt par to, saglabāt to. Kārlim Sebrim tuvāk par kino bijusi teātra spēle, jo tā uz skatuves ļāvusi piedzīvot dzīvo vārdu un tā sastapšanos ar skatītāju. Tādēļ amatieru teātru kolektīvi no Līzuma, Tirzas, Lejas ciema, Stradiem, Beļavas un Sasvainas iestudējuši lūgu fragmentus no Kārļa Sebra izrādēm, kas būs skatām teatralizētā pasākumā. 18. februārī, tad, kad Kārlim Sebrim ir dzimšanas diena, tad mums šeit Līzuma kultūras namā būs tematisks pasākums, veltīts Kārļa Sebra 110. dzimšanas dienai, dzīvais vārds. Dzimšanas dienā būs gan teātra izrādes, būs pasākums un būs arī izstāde. Un, lai jau sagatavotos dzimšanas dienas svinībām, jau cilvēki var nākt skatīties izstādi. Mums ļoti svarīgi, lai Sebra vārds būtu tiešām dzīvs. Un lai tas, ko viņš sasniedz ar savu talantu, ar savu darbu, lai tas mums tā kā turpinātos un iedvesmotu arī uz priekšdienām. Tā kā mākslinieka vidusskolas gaitas vedušas uz Sasvaini, šos svētkus atzīmēs kopā arī ar Sasvainas ļaudīm. Pirms katras izrādes mēs domājam parādīt kādu no gleznām. Pirmizrāde, kad ir bijusi, viņš esot vienmēr iegādājies vienu gleznu. Un tad mēs to gleznu domājam parādīt pirms sāk mūsu amatieru teātri kādu fragmentiņu spēlēt uz skatuves. Lūk, šis pasākums mūsuprāt būs ļoti interesants un ļoti gaidīsim apmeklētājus šeit Līzuma kultūras namā. Gulbens mākslas skolas direktora Sandra Dīkmane apstrādājusi šīs fotogrāfijas un īpaši šim notikumam izveidojusi svētku logo. Izstāde Līzuma kultūras namā būs skatām līdz 18. februārim. Elisa Ragauša, Gunta Matisona, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.